Kandavas novada zemnieku saimniecības Stungas ar graudkopību nodarbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Apmēram 300 hektārus lielajā saimniecībā galvenais saimnieks ir Aldis, bet padomu neliedz arī tēvs un arī mazais Kārlis jau pavisam nopietni domā par zemkopību. Es būšu lauksaimnieks. Ko dara lauksaimnieks? Strādā. Kā viņš strādā? Sēj. Kuļ. Traktoriem brauc. Ar ražu problēmas nesot, jo laba sadarbība izveidojusies ar kooperatīvu Latraps. Galvenais ir to izaudzēt. Neparastā ziema šogad gan neļauj ievilkt elpu, un neraugoties uz to, ka ir tikai februāris, saimnieki dodas apsakot ziemāju laukus, kas aizņem gandrīz 150 hektārus. Daži lauki ir zaļi, bet dažviet tie jau iekrāsojušies dzeltenā krāsā. Bāžām gan vismaz šajos laukos vēl nesot pamata. Vēl ir jāgaida, kas notiks martā, ja jau tiešām salas nemainīsies ar karstu temperatūru dienā un nakti lielos mīnusos un sakņu sistēma nesaraustīs salas, tad arī raža būs labāka nekā domājam šodien. Stungu saimnieki var priecāties arī par to, ka laukus praktiski neklāja ūdens. Tās gan panākts iegūdot nemazums pūļu un līdzekļu meliorācijas sistēmas sakārtošanā, bet arī ar to vien nepietiek. Laika apstākļi paši galvenie, kas nosaka ražu, vai būs vai nebūs. Un sēklas arī ir labas jāliek zemē, jo viņas nedīkstoši ieliks, tur ražu nevar gaidīt. Kādas sēklas jums ir pārsvarā? Kādas šķirnes? Ziemas kvieši ir skāgenes un jūlijus. Un to mēs paši izaudzējam. Jūs paši audzējat savu sēklu? Kāpēc? Citiem neusticamies. Manā praksē, kad 2 reizes ir bijis jāpārsēj kvieši ziemas, kas nav pārziemojuši. Bet tas no 20 gadiem 2 reizes tas nebūtu pārāk daudz. Un kā jums šķiet, kāds varētu šis pavasaris atnākt? Vajadzēs pārsēt, jeb... Es saku, prognozes vēl ir bišķi pāragras, bet izskatās, ka varbūt ka nebūs jāpārsēdz. Jo kaut kāds zaļums tomēr apakšā vēl ir. Lai gan jau pagājušajā nedēļā Kurzemē iestājies meteoroloģiskais pavasaris, augu veģetācija vēl nav sākusies. Labākais scenārijs, lai arī šis gads zemniekiem būtu veiksmīgs, ir gaisa temperatūras paaugstināšanās arī martā, bet vismazāk gaidīts nākamēnes ir Kailas sals. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.